Howdy, let's get fucking rowdy. Šodien mēs ar Mairi kļūsim par vīriešiem. Jā. No zēniem par vīriešiem. Mēs esam Mangaisalas molā un izmēģināsim savus spēkus reņģu makšķerēšanā. Vai mums izdosies? Es domāju, ka jā. Cerams, ka jā. Bet jā. Un video beigās īstenībā mums būs arī izlozes tiem mūsu manklīšiem, ne? No pagājušā video, jā. Un arī kaut ko jaunu izdomāsim, ko giveawayot, tā kā jā. Ir 9 no rīta, mēs esam excited, mēs salikām jau sistēmas, tūlīt kāpsim augšā un sāksim mētāt. Ja es negājām līdz pašam galam, mēs sākumiņā apstājāmies, bet viņi galīgi dicā moši paiesim priekšā. Jā, un tie, kas mums nāca pretī, viņiem bija diezgan maz zivs. Jā, bet jā. Tā kā, let's go. Sāksim. Šis video nebūs baigi aktīvs, kamera baigi nekustāsies, mums nav filmētājs, viņi stāvēs statīvu pārsvarā, bet es ceru, ka mūsu bazēs jūs apmierinās, pamēģināsim kaut laikam pamēģināt leņķīšus, tā kā. Un puriet īkšķus. Davai. Ok, mēģinās pirmo iemest. Īstenībā tā sistēma... Uznīgi. Jā, bet gara tā visa sistēma, liekas, drusku nepierasti nav tas pats, kas spinnings 1 uz 1. Jānoliek arī telefons citā kabatā, lai es viņu netīšām neaizvestu. Es vispār aizvēru ciet visas kabatas. Jā. Es pirmo tādu mierīgu iemetīšu, bez maz vai ielaidīšu. Juhu, jā. Jā, tie viļņi ir tādi draudīgi. Es paiešu vēl tālāk, bet būs jāpiešaujas. Es to svinu varbūt vēlāk uztaisīšu īsāk, jo pagaidām liekas, ka tad, kad tā sistēma ir tik gara, ar tik īsu kātu grūti iemest. Šajā mēs šodien paņēmām tie, kas varbūt cerams, ka mūs dzird īsos mūsu spinninga kātus. Mums ir vēl 4-20 garie kāti, bet mums teica pagājušajā streamā, ka pat šitiem var pietiekoši. Tāpēc mēs uzticēsimies tiem, kas mums teica. Galvenais būtu visforšākais nepārkrist pāri molam. Tas būtu svētīgi. Tas būtu diezgan forši, jā. Ar citu, jā, tajā sistēmā mēs kā atbildīgi pilsoņi nogriezām, taču tas liekos āķis. Protams. Nu. Par ko tu man uzskati? Mēs jau neesam nekādi malu zvejnieki, mēs visu darām pēc likumiem. Vienīgais, kas ir stulbi, ir grūti pamanīt, kad tu esi ievilcis viņu šeit iekšā, viņš tāds neredzams. Tu vienu brīdi tin un tev jau par riņķiem tur iet iekšā tā sistēma. Nu ko, zaudējām nevainību pirmo reizi makšķerēm jūrā? Nu, īstenībā, jā, šis bija mans sapnis. Tas īstenībā kinda laikam stulbi priekš pilnīgi jaunām spolēm, bet... Jā, čista sāls. Fuck my life. Sāls ūdens. Jā. Un tas tikai nesaprotu, kā man spinningot, man ātri vilkt iekšā vai... Jā, tas arī ir pagaidām. Mēģināt kaut ko cirst vai nē? Es it kā cik skatos uz malām, ko pārējie dara, viņi baigi viegli tin iekšā tā lēnītēm. Es nezinu, tālu jāmet? Nu, es mēģinu mest, cik tālu varu, un tad tin iekšā. Es nezinu, cik tālu vajag, bet nu... Moš jāmēģinā plēsēja taktika, bišķi palaist zemē, ķipa. Nē, nu, es domāju, ka varbūt, ka zemāk vajag palaist, jā, who knows. Kā jums liekas? Labi, es laikam mēģināšu drusku zemāk palaist šo metienu, lai pagrims nedaudz. Kā domā, cik tur dziļš ir, kur mēs metam? Nu, es nedomāju, ka baigi dziļš, es nezinu, 4. Mošs maks. Gribētos dabūt to vienu pirmā, lai sev uzticība rastos kaut kāda. Jā, ka tomēr ķipa visi salikts labi. Jā. Jābūt uzmanīgam to tīšanu iekšā, jā. Jā, bļaļ. Skatītājs gan jau sapis tikko savu spoli, bļaļ. Mēs arī pavadiņu uzlikām, bet moši to nevajadzēja darīt. Un pavadiņa neiet cauri tam pēdējiem caurumam, un man bišķiņ nolocījās tas dzelzītis, kas nav cool. Baļā. Un tev ir taisnība īstenībā. Jauna spoli, sāļajā ūdenī tagad. Tas nebija baigi godīgi, bet labi, es šaubos, ka viņu baigi sāļīs no vienas reizes regulāri neej, bet tā kā ilgtermiņā jau tas labi nav, jā. Pagaidām arī kolēģiem baigi neredz, ka zīvis kāds valkātu ārā. Vai nē? Damn, sāļš ūdentiņš sejā. Kas ir labāks par to 9 no rīta? Man tā trajektorija pārāk paraboliska, tāda ķipa ritīgi uz augšu uz leju. Apmēram tā kā dziņča met trojkas. Es tieši to pašu gribēju teikt. Kā dziņča trojkas met ķipa raķetītē. Kurš mums met tādas seklas trojkas? Pugijs. Nē, pugiem ir, liekas, optimāla trajektorija. Banāč, suka! Galvenais neierot, lai viņas neieķeras tajās betonos, kas te apakšā ir. Tas būtu bēdīgi. Nu, es gribētu dabūt šādu vienu reņģi. Tas būtu mans tā kā... Ir ok. Pagaid, reku dabūja mūsu. Nē, man liekas, tikko viens izvilka. Vienu nokabināja. Tev viņas te ir? Nu, viņas te ir, jā. Iedomājies, tu esi zivs, un tās ir tīpaši reņģi. Tad maziņa peldi, tevs ūdens tā nesā visapkārt, vienkārši, man liekas, viņas nekontrolē neko. Jā, nu, kā viņas vispār var peldēt un būt? Man liekas, viņas ir ārpus kontroles šim visam. Viņas tā kā Jesus take the wheel. Tagad skatījos video,
par šo vietu. Tā katrs metiens likās nāk ārā. Jā. Nu, labi, protams, tā ir editinga maģija. Nu, jā, bet... Nē, protams, jā, likās. Bet īstenībā tagad pasoties tie ūdenī var redzēt tos akmeņus, kur viņi sākās. Te sākumā viņi ir vēl sekli ļoti, un tur tālāk tikai viņi sākas. Bet tu pasēc, cik otrā pusē mierīgs ūdens, kur nedrīkst makšķerēt. Nu, Bļāģi, aizrunājos. Jā, te ir jūra un tur ir upe, jā. Nu, aizvērš arī. Jebać! Nu, priecē tas, ka uz kameras baigi nešlikstās. Šis bija man šīs dienas tālākais metiens. Šis izsās man arī ļoti labs. Šis bija normāls. Īstenībā arī man jautājums cilvēkiem, kas zina kaut ko par reņģiem, cik ilgi vēl var zvejot reņģis, cik ilgi sezona vēl būs? Māks līdz jūnija beigām. Tā teica ChatGPT, jā, bet ko saka īsti cilvēki? Es sāku tā kā mēģināt iziet uz dedukcijas spējām, tā kā izkalkulēt savā prātā, kā būtu pareizi mest. Es tagad domāju, ka viņi visu laiku teica, ka ķipā bieži sanāk apraut vai apdauzīt āķus. Ja tu vilktu pa augšu, tad jau tu āķus īsti neapraut. Tad viņus apraut, ja tu velc pa apakšu, tad jau varbūt ir jālaiž dziļāk. Bet es, kad palaidu lejā, man sāka tas sviniņš ķipa ķerties. No, man arī tikko jā, bet varbūt tā ir jābūt. Es nezinu, es pamēģināšu pāris pa augšu, pāris pa leju, redzēs. Jebkurā gadījumā baigi daudz no vienam nenāk ārā šodien. Nu, jā, nav tā, ka valkā ir tā, ka ik pa laikam kāds izvēl kaut kādu vienu, tur divas, bet tas arī viss palielu. Man ir interesanta sajūta. Man īstenībā ir cimdi somā. Pagaid, man ir. Ej, dīst! Es jūtu, bija dīvaina sajūta. Ai, tu laidi lejā vai pa virsu? Es laidu lejā. First blood cilvēki. Pirmā reņģi. Damn! Jūs kaut ko redzat? Es nezinu, gan jauki redzat kaut ko. Bet te viņa vicinās. Bet te īstenībā, viegls tāda sajūtiņa, bet jūs varēja uzreiz, ka ir. Jā? Jā. Damn! Viņa tās spūras iekšā tik tādas sarkanas, bet... Yes, skaisti. Kur tā maisiņš stāvēja? Tūlīt, pagaid, es uzpučēšu. Paņem it kā viņa būtu liela zivs. Bomba! Zājebīs! Dod mais. Kas jālaiž pa grunti? Pa grunti jālaiž, jā? Okay. Es nolikšu kaut kurais somas, lai neaizpūš. Jebal, labs vecīt! Fuck yeah! Jā, ka viņa skvirto. Jā. Tu pēc nāriņas izskaties. Tas ir zviņas, jā. Nu, nekas neko izdarīs, tāda dzīve. Krastā pēc tam nomazgās. Bet jā, rokas ir zviņainas. Nu, kā ir, tā ir. Jā, nē, protams, bet... Fuck yeah! Nice. Labi, es eju mest vēl uzreiz. Es saku, man, tā kā pacietība pietiek, bišķi vēs, bet man skrauba tikai, ka es to spolu bišķi nolocīju. Nu, jā, bet būs fine. Es ceru, ka varēs nopirkt detaļu ķipa, samainīt. Jā. Bet tu laidi lejā, jā? Jā. Kāda sajūta? Interesanti. Nu, zinām, maza ziltiņa, bet es neesmu nekad jūrā neko noķēris. Šis ir kaut kas ņū. Kaut kas fresh. Bet bija tā, ka es viņu iemetu, es ļauju nogrimt, es uztinu varbūt 4 tirienus un es jau jūtu, ka ir. Tā kā, uzreiz tur dziļumā viņa bija kā nogrim, es sāku vilkt un jau bija. Nu, ok, tad paspēlēsimies pa dībenu. Man atkal dīvaina sajūta. Es nezinu, vai man ir vai nav. Ir! Es arī nolaidu. Veci, man ir divas. Man liekas, ka man arī ir. Man ir divas. Lielas. Nē, man nav, bet bija divas. Veci, pasties. Cik liela. Šitās ir lielākas. Pagaid, labi, es aiziešu, paņemšu kameru. Nihuja. Dabū, veci. Dabūju. Ej, tu pastik, šitā ir liela. Tā ir lielāka, jā. Man vajadzēs bilde šito. Tu pasies, cik ir liela, uz manu galvu salīdzini. Pagad, tu viņa filmējās kārtībā. What the fuck? Vecīt! Es zinu kā, ja jūs redzētu cilvēku, mums ir maisiņš apliks ar kameru, lai nesaslapinās, bet mums ir reņģis. Un doubles. Jau 3 W. W. W in the chat. Nē, šis ir skaisti, šis ir nice. Ej, tu nost! Pagaid, tu bye bildi ādi. Labi, es tu saurigāšu skaņu, mēs būsim bēgi, bet skaisti. Žēl, ka mums nav kūpinātavas, kāds negrib mums izkūpināt viņas. Kaž vienīgais fails mūsu šīs dienas, mēs aizmestām spaini, tāpēc mēs liekam maisā, nav variku. Liela! Nē, šī ir lielāka nekā manējā. Es gribētu man nofočē, nofilmē. Uztaisīs screenshot vēlāk. Skaisti. Nice, labi, es lieku atpakaļ kamerā mētāt, kamēr viņa šeit ir, jo snaka. Es nārņēju masēju. Rēna, pagais iezūmošu. Bet zin kā, Bārts ir iepeldējis, kamēr Bārts ir šeit, kamēr jāpakaļ fujārīda, vai mēs ejam tālāk. Bet, man netīja roka, kulciņš.
Bam, bļa. Skaisti. Let's go. Veicīt, paši salikām sistēmu. Nu jā, nu. Self-made millionaire. Self-made millionaire. Reņģis man apšļakstīja. Viņas uzbruk, viņas cīnās atpakaļ pretī. Viss, mēs esam vīrieši. Mēs esam tagad oficiāli, jā. Tikai šodien kļuvām. Es 28, tu 33, jā. Jā, pojām skaitāji. Ja jums ir bijis seks, tas nenozīmē, ka jūs esat vīrieši. Jā. Par vīriešiem kļūst tikai tā, ka sāk makšķēt jūrā. Jā. Tā bija rakstīts vīriešu grāmatā. Bļā, atkal paņēmu trako trajektoriju. Rāv, sanāk, tā, kad es iemetu, es kaut kādā barā trāpīju. Jā, tā arī ir trāpi barā, tu trāpi barā, jā. Bet tu, tā, kad vilki ārā, kad tev pieķerās, tu jūti, ka ir, vai ne? Es jūtu, veicīt. Uj, kā es sajūtu. Tā kā, bļēt, satraukums, bļēt, skolas Disneja meiteni uzlūgt. Tāda pati sajūta bija. Man liekas, man ir. Ir? Man liekas, ka man ir. Davai. Pasak viņiem. Ir, bļēt. Ir, nahuj. Ej, diez kā viņi spīd vēl šajā saulītē, kā spogulītis. Jap. Jau, 2-2. 2, jā. Viņš arī ir lielāk nekā manējā pirmā čista. Skaisti. Es ceru, ka kamera filmē. Jā, tu pārbaudīsim. Viņš te normāli ieķēra sev, bet tur feisā. Bet nu, Dan, 4. Skaisti. Es pirmā reizē nesapratu, cik izteikti var jūs, bet tomēr izteikti var jūs, kad pieķerās. Yeah. Vajag arī tā diezgan tālu iezvetēt, jo te ir tā, ka iet tas mols, tas sēklis un vienā brīdī paliek dziļš, viņas laikam tikai tajā dziļākajā daļā. Jā, bet tālu īstenībā. Jā. Un tu jāļauj nogrimt, un tad tu vēl cik vien tālu var, bet brokastis mēs ēduši neesam. Bet tur baigi par to tīšanu iekšā nav jādomā, vienkārši tīnu viņas pieķirās pašas un viss. Ja? Nu, vismaz pagaidām tāda bijis, es nekad tur neko nedarīju. Man bija tieši, tagad es piebremzēju un tipa uzcirts. Maybe. Sacīt, es izmantoju iespēju, ka man šis video lieta. Ir kāds fans mūsējs, kurš brauc jūrā, kurš mums vasarā ar laivā paķert jūrā pazujot, tas, man liekas, būtu rītīgi cool. Veicīt. Tā kā jums ir laivas, kādas lielās, ar kurām nevis tā kā laiviņa, bet tāda, kur var 4 cilvēki sasēdēt vismaz. Būtu rītīgi zēja visiem kāds piedāvāt varikus aizbraku, kad vasarā iekšā jūrā pazujot. Tieši tā. Garantējam jautru kompāniju. Jā. Nu, 4 pakāliņš nav mums un jautru kompānija un redzēs, varbūt vēl kaut kas. Un, protams, būs meitenes. Jā. Vieglas uzvedības, lētas, bet jā. Vieglas uzvedības. Tautā viņas devē par reņģiem. Tu ir komentāri, ka šķīdīs, katram būs piedāvājums. Jo. Uz ko vispār makšķē jūrā? Uz kuriem vizulīšiem arī, man liekas, ka man atkal ir. Jā? Jā. Vēl viena. Ir, bļē, 3-2. Jā. Galvenais jau, kad ķerās. Tu vienkārši tini, nolaidi lejā vienkārši tini. Jā. Es nezinu, es redzu kamerā, bet ir vēl viena. Labs, veicīt. Labs. Ja kas visi jau šī bačas tevi skatās. Tā ir, es arī skatītos, bet to ir baterija jāmaina kamerai. Visad kaut kāds nabaks ķer ārā te viss. Jā. Tagad ir viss uz tevi, ir iezūmots uz tevi, tev ir jānoķer. Tā kā ir tas Call of Duty, kill cam. Labi, bet tu zini prikalu? No. Tīpā, vienmēr, kad ir sacensības, ir lielākās zivs un ir visvairāk zivs. Jā. Man bija double kill. Nē, nu tādā ziņā tu esi līdā noteikti. Bet 3-2, es vispār neiespringstu. Nu jā, nu. Viens double kill un tas vadībā. Vispār mēs esam team, nevis. Kas? Mēs esam team vispār. Pīder. Mums jau ir 5 reņģis. Jā. Redzi, ka mēs kā pirmoreiz mūžā vispār piestiprinājām reņģu sistēmu. Man ir vēl viena. Ko dirs? Jā. Pirmoreiz piestiprinājām reņģu sistēmu un vēlkam ārā tie fuji, kas tev gadiem copē, neko nav izvilkušo pagaidām. Kur tu met? Taisi vienkārši. Ridī tālu, ja? Opa. Bļa, šito vecīt jau. Karpa. Karpa. Nu, mēs izvēlējāmies īsto spotiņu. Ak, te 4-2, ja? Šitā runāsim, ja? Ak, te šitā tagad runāsim, ja? Nu, mēs viņš jau paliek smagāks. Bet viņas arī paliek lielākas. Jā. That's good. Es tagad vēroju, ko tu dari. Ar šķību acis skatos. Tā, tu iemet. Reizē ar tevi tinu. Kopēja darbības vienkārši. Tā ir tāda dīvaina zema laiviņa. Bet tā laikam ir tās jūras laivas tādas, ne? Gara, zema un dīvaina. Bet, ja man visas pirmās reizes pieķērās tur tālumā,
Tad šā pēdējos izvilku viņa pieķērās tikai jau te diezgan tuvāk. Jā? Būtu cool haļauju noķert kādu vēja zivi. Viņas uz šiem neķerās, protams, bet stilu. Ko viens fuck the rules. Otrā pusē, es jau neesmu snitch. Es arī ne. Dari, ko gribi, vecīt. Manis pēc, ka tie akumulātors ar vadiem laid ūdeni. Atceries, tur ir šāds rakstīt. Es ceru, ka tas ir joks, tas komentārs. Jau redzi, kāds bara instinkts. Viens iemeta pavilkās reiz līdzi, bļa visi. Tie jau kamuflāžas drēbēs, tie jau riktīgi. Te jau neredz, jā. Atnāk inspektori, viņi tad ir kas tī? Kur viņš ir? Kāds lido? Man ir vēl viena. Ko tu dirs? Īstenībā mans āķis tev valkās. Nē, es redzu. Ir čista. Bļēt, labi, tur jau izrāviens jau 5-2, bļēt. Ahujel? Es ceru, ka mums šodien te uzvarēs hokejā Francijas. Tad citas ieditoši, kāds bija rezultāts. Jūs jau noteikti zinat, bet jā. Es tikai gan izmetot pa kāju trāpīju. Aha, man arī tā bija pirmajos metienos. Bet man liekas, ka kamerē dēd iespējams. Tie kuģi cool. Bet no Rīgas ostas kravas kuģis brauc prom tukšs. Es nezinu, labi slikti tas ir. Ko izin, ko tas nozīmē. Varbūt tas kāds baļķis, bet tāpat viņš ir tukšs. Lai arī kāds tas kuģis būtu, lai ko viņš tur vestu, viņš ir tukšs. Pat viņš baļķis vadā. Atkal brauc tā dīvaini. Tās jūras lājos izstās ļoti interesanti. Viņi tad ļoti garas un seklas, zemes tādas, bet... Liekas, ka pilns ar ūdeni. Jā, viens lielāks vilnis un tev pizdām, man liekas. Labi, es pieņemu, ka viņi zina, ko viņi dara, bet, izstās skečī. Bet īstenībā, tagad es eju katru reizi tās zivis likt iekšā, es jūtu, kas man šķīvi skatās, jo viņi tur neko nav izvilkuši. Vecīt, es teicu, es pat redzēju tos skatienus. Jā. Skaudība nav laba lieta, puiši. Tieši tā. Tā kā izvilk, nav padarījis. Es nezinu, kāpēc es jūtos pārāks šodien. Tās jaunās makšķiris vienkārši. Reāli tie fuji, kas atnāca mums blakus, viņi tik ātri padevās, viņi iemeta katrs 7-8 metienus 10 minūtēs un aizgāja. Kāda jēga tad nākt visu šo gabalu? Nē, viņš nav judge, katram savs, bet man liekas diezgan neoptimāli izmantots laiks. Gulbi aizpisās projām, ielīd ūdenī dziļāk. Viņi tad ir augsts rokām. Pasties, ir tipa? Man liekas, ka man ir. Ne jau zivs, bet āķi vietā. Tolīt, bet man liekas, ka man ir zivs. I'm pretty sure. Ir! Vecīt! Ja tu mani vienos vārtos te pisi. Gadās. Labi, tev toreiz sagāja to zandartu un ar šo te. Jā, īstenībā. Labi, tas nebija filmēts, Džeki, bet es noķēru zandartu. Nē, telegramā bija. Telegramā. Vai visi iet uz telegramu? Visi Džojas telegrams noķēru zandartu un noķēru breksi. Okay. Uzmanies. Es vairs pat nezinu, cik mums īstenībā ir. 10. Can't keep track. 10 vismaz jābūt, jā. Ingas normāli iešvidzināja. Jā, kurš pagaidām mums ir 10. 10, jā, kopā ar Reņģis, laikam. Īstenībā forši izstāsts fons. Jūra izstāsts Mājas Ahujena 8 vēl noķēra. Es pagaidām, vienīgais, ko es lepojos, man bija double. Tā, jā, tas ir rekordiņš. Tur tālumā, kur kuģi visādi braukā. Pretty cool. Tur galā diezgan daudz, labi, šeit zvejo, bet daudz zvejo pašā tur galā. Mēs īstenībā, ka nācām, skatījāmies daudziem ļoti gari kāti, bet īstenībā spinnīgiem var normāli aizmest. Es domāju, ka gariem arī būtu ļoti nice. Kad vēl viens kuģis iet ārā no Rīgas ostas uz kaut kurieni. Man vajag, lai man kaut kas tagad noķerās, jo tu filmē. Šīs aktīvās kameras būtu labi, jo es speciāli paņēmu rokās beidzam ētādas laiciņi, lai jums ir interesanāk skatītāji. Iedomājieties, es to daru jūsu dēļ. Daļie skatītāji. Jā, es varētu mētāt, bet es negribēju, lai jums viss video stāv tā kā vienkārši šitā vienā leņķī nekustīgi, tāpēc, kādu kustību vajag tomēr arī. Bet jā, rekur var zoomiņā redzēt mūsu jaunos spinninga kātus, spolītes, stāvēlajā garie studijā 420 kāti ar arī lielajiem spolēm. Šitie laikam ir 2000 izmēra spoles un s tiem gariem kātiem ir 5000 laikam. Ierāvi? Nē, man paga. Kaut kas tā. Ne jau tu tagad ierāvi, kad es kameru rokās paņēmu. Tur uz tā otra mola, es nezinu, varbūt nevar redzēt arī. Un iedomājies, nebija ieķēries nekas. Jā, bet reku uz otra mola arī pilns ar fujakiem, visi makšķira, visi kaut ko dara. Un tur ir stabiņi kaut kādi, kas nav cilvēki, bet tur ir cilvēki, jā. Gan arī nošķakstīja normāli. Īstenībā, jā, es pārbaudīšu tavu teorijas, aiziešu tavu spotu. Davai, un ļauj nogrimt, jā. Kas pa outfit check. Balenciaga kurpes.
Adidas bikses, kaut kāda jaka un LVB cepura. Man liekas, viņš kaut kur tur. Reāli, ja būs tagad. Viņš iemeta kaut kur tur pie apvāršņa. Īstenībā pat drusku aiz apvāršņa bija, es redzēju. Jā, lūk, atpakaļ kapucis. Pagājušajā video mēs bijām aizmirsuši uzlikt mikrofoniem tos šildiņas vēja. Šoreiz uzlikām, es ceru, ka drusku labāk. Nu, arī vējš šoreiz ir trakāks, protams. Kā domājat, cik varētu svērt 10 reņģus? Nu, 150 grāmi, 200. Es redzu, ka mums blakus fujiks ierāva akmeņos, laikam svinu. Jā, es negribētu, lai man tā notiek. Jā. Tāpēc pie krasta baigi nevar laist lejā. Jā. Nu, būtu forši izvilkt vēl kaut kādas 5, 6 vismaz. 6 man būtu forši, tad būtu 8. Jā. Nē, nu, principā, ja izvilktu kopā kāds 20, tas jau būtu normāli. Jā. Tieši man bija tās 20 cipars, tas būtu zaļi bijis. Jā. Es nezinu, vai tas ir tas tur, bet man liekas, ka man ir. Man liekas. Es ceru. Lūdzu, neapis. Ir? Ir, ja? Jā. Dai saki, ka vēl 2. Kas? Nē, man liekas, varbūt 2, bet nē, nu, zai, viss skaisti. Ir. Ok, tad mums jau tojamies tam 20. Fuck yeah! Bet labu laiku bija klusums. Jā. Nu, vo. Bļāģ. Saic uz āru. Hobā, pie pārējām draudzenēm. Kur tas dvielītis? Kas? Dvielītis. Pie manā somā, te mazajā nodalījumā. Dvielītis tā kā uz treniņu ķipa. Sviedrus noslaucīt no trakas copes. Es godīgi vairs neatceros, cik mums bija precīzi. Kas? Es neatceros, cik mums precīzi ir. 8. Man ir. Jā. Tā, man pieķērās. Tad 9. Vai? Man liekas, ka 1. Bet pašies, cik periodiski viņas noķīt. Jā, nu saku, es nezinu, labojiet man čatiņu, jūs zināt labāk, bet viņas peld baros, vai ne? Un ja tu trāpīji barā, tu trāpīji, viņas pieķerās. Viņas tā kā līdzīgi kā viss tās okeāna baru zīves. Bet jā, kur ir viena vēl. Nice. Labs. Šitā ir normāli izmēra. Spirīnās. Nu, tiksim līdz tam 20. 9, 3, 12 kopā. Nice. Bet īstenībā, jā, ja viens izvelk, nu otram uzreiz ir jāmet iekšā. Tas nozīmē, ka tas bars šeit ir piepeldējis un var vilkt. Jā. Jā, vēl viena. Ok, zai bijis. Tā, 13 jau kopā ir, ja? Šitā bija mana... Tev ir 10, vecīt. 10, jā. Čotska. Jālādē, kamēr karsts. Nu jā, tik jāmetā. Tā, es tu tieši mētāt. Pasīšos, kā kadrs izsās ātri. Jā, tieši bildi telegramās. Ja citīs pieskoju telegramu, tur vienmēr viss sneak peek, zināsiet, ko mēs filmējam, kādu, kur. Man ir vēl. Kas? Man ir vēl. Bet ir smagāks. Varbūt 2. Es nezinu, ka jūtas smagāks nekā pārējie. Jūtas daudz smagāks. Ne jau trīplat. Es nezinu, bet jūtas viena, bet bļā, viņš tā bija... Jā, es nezinu, varbūt kaut kad... Viņa vienkārši... Ja viņa uzķēra, es vienkārši barā trāpu. Tā būs grūtāk izvilkt, bet tā nabadze tur spirinā. Sarjānis tā negribēja. Bet no dzīve skarba. Sorry, to izvilksim. Oi! Ir? Ir! Bļā, nu šie ieķērās tā sēnā, kas nevar to āķi dabūt ārā. Es viņu reāli iekšus vēl kā ārā tas sāp. Rītīgi var just kā vibrē uzreiz viss. Jā, bļā, tu apsies šīdo. What the fuck? Nu, es viņu ieķēru sānā, es viņu izvilku iekšus ārā tas sānu. Bāz apakaļ ja pirkst. Nu labi, vienu nabadzi sakropļojam, bet nu, bļā, tas... Tā man ir 4, tev ir 11, kopā 15. Jā, ir čotska. Ej, ierādi dominants. Ieņemt savu vietu, jā, aizrāda dominants. Pagājušais izrādīja dominants ēdot plašmaizīti, šoreiz drusku savādāk. Jep. Moš tas maizes jāliek tuvu. Varbūt, ja baigi tālu jāiet. Jo man liekas, ka man ir. Varētu būt, jā, nu. Eju, atkal čatiņi ir. Atkal ir. Kas ir? Eju, double. Doubles. Bļā, tev iet uz doublēm šodien. W. Skaisti. 6. W. Tev ir 2 dubli. Man viss tikai pa vienam ir bijis. Es pēc maisiņa. Jā. Es arī gribu īstenībā double dabūt. Es biju pārliecināts, ka pagājušais būs double. Tagad jau viņu neaizpūtīs. Kas ir? Tagad jau maisiņu neaizpūtīs. Jā. Labi, es īstenībā sapratu, kāpēc man tā pagājušā likās tik smaga, jo viņa bija ieķerta nevis mutē, bet sānā. Viņai bija, tā kā velkot pūdeni līdzi, tā pretestība vienkārši lielāka. Tāpēc izskatījās, likās pēc sajūtām, ka ir doubles vai kaut kas tāds, bet īstenībā jā. Man ir 6,
Tev ir 11. Es neatceros 10, 11, jā. Tev ir 11. Laika 11, jā, tā Plus stāna 6, 17. Vecīt, mēs īzī dabūsim 20. Kas? 20 īzī būs. Jā, jā. Kad žēlīs tepat būs. Mums arī baigi vairāk par 20 kaut cik. Es pat nezinu, ko mēs darām. Nezinu, saldētā vienīgi var ielikt, es nezinu. Es domāju, ka saldētā būs jāliek. Bet ir ļoti patīkama sajūta, ka tu jau zini un jūti, ka ir. Un tu vienkārši velc un tagad domā, viena vai divas. Man ir. Labs. Atkal. Mums, ka dabūju beidzot. Vai atkal sānā ierauka. Bet es ceru, ka dabūju. Bet patīk, kā ieliecās tas galiņš. Bet ir smagi. Ir. Pirmais dabū. Dabūju. Zai, visi tieši tikko teica, kas gribēja dabū. Un ir. Nu, es tikko teicu, man ir 6. Huizin. Man tagad 13, man liekas. Okay, jā, tāda 11, šā ir 12 un 3. Normāļna. Es Ingram teicu, ja pēc nosies arī bija runa, maisis ir tur tagad. Kad šajā es teicu, ka jābrauc zvejot reņģis, tur mums būs, Es jau aizgāju to veco vietu, es aizmirsu, ka maisis tagad šeit stāv. Ierāva āķi. Nihuja! Ierāva āķi pirkstā vēl savu, Labi, tas maisis jau sver uz kaut kādiem gramiem, 3. Svariņš jūtās, ja kurā gadījumā. Tā te ir 13, jā? Jā. Man ir 6, 19. 19, jā. Nākamā ir 20. jubileja. Man ir. Ir? No, 20. jubileja. Iedomājies, mēs šodien izvilkām vairāk zīves nekā pa vispārējiem mūsu YouTube fishing karjeru. Ne? Labi, viņas, protams, reņģis ir reņģis, bet Bet stilu. Nu jā. Ne visi izvēl viņas. Ir dienas, ka viņas nav. Daims, viena iespēja, ja tu izvēlēsi vienu metienu, pasaki, ka šajā metā būs, ja trāpi, tad otrs kasti aliņu nopērk. Tā kā mums palika, cik mēs vēl filmēsim, nezinu, pusstundu, piemēram. No. Mums ir viena iespēja pateikt, šajā metienā būs. Ja tajā būs, otrs viņa. Bļet. Davai, čerpaku. Davai. Bet jāpasaka, pirms meti. Es, kad izmetīšu, es pateikšu. Jā, jau cenāk sūdīgs metiens. Jā. Jo varbūt man uzēs gaisā. Jā. Ok. Abi kūsē. Es šīvās vēl nē, es tikai testams to iemetu. Tev bija tā, ka gribējies teikt, ka būs? Drusku, jā. Man arī. Bet labi, ka nepateicu. Bļāķi. Šoreiz arī neteicu, jā? Neteicu, mums sūdīgi iemetu. Aha. Īstumā to, ka būs aiziet teikt, ka jau tu vēlas vienu pēc otras ārā. Nu jā, tas visgudrākais. Visgudrākais jau būtu sagaidīt, kad viens izvelk, tad tu met un saki būs. Jep. Bļā, man ir un es nepateicu. Jā? Jā. Tad tev būtu labs moments pateikt tagad. Davai. Okay. Tagad. Davai, ja būs, tad tas saliņa parāda. Es gan vēl domāju, uz nākamo metienu varbūt teikt, neteikt, bļā. Fuj tur. No. Liekas, ka nav. Bļā, sūdīgi aizmet. Nav. Okay. Es uz nākamo metienu gan izmetošu savai arī. Bet var teikt visu laiku? Nē, man liekas, es teicu, ka viena iespēja. Tas bija one time, jā? Jā, oriģināli bija one time, jā. Nu, pojām, tikai tagad tev ir iespēja vinēt aliņu tikai. Jā. Pagai, tu noķēri pirms tam, jā? 21, jā? Kas? Jā, laikam, jā. Es esmu, bļaļ, aļģes un zāles. Es viņas stulbi, ka mūsu jūra tik netīra. Žēl. Bet nu ir izvadīt īzi. Bet palika lielāka viļņa, ne? Tā arī bija sākumā, ka mēs jau 3 metri sekundi, tagad ir 5. Jā. Nu, kādreiz vairāk sāk šķastīties, varēs arī maukt. 35, 10, 35 tagad ir. Tik maz vēl? Pusotrā stundā 20 pār zivis. Īstenībā diezgan ok. Jā. Nu, nav tā kā exceptionally good, bet pieņemami ļoti. Es esmu pilnīgi fine. Jā, labi, šis ir mans metiens, tās alus metiens. Tas vējš tik stiprs, ka viņš pūš viņu atpakaļ. Jā. Vajadzētu vēl smagāku svinu. Šis jau bija 30-nieks. 3 vai 35 pat varbūt. 30 laikam. Galvā vajag to 90-nieci barot tavu ar tādu svinu ritīgo bļēju, bet tā vajag garo makšķeri. Jā. Man liekas, man nebūs arī aliņš. Kas mums studijā kasta gaida? Mums ir kasta, jā. Paldies CSL-am, jā. Jā, nav. Neviens nenopelnījām free aliņu šodien. Bet šī ir forša spēle, ko uzspēlēt, man liekas, ejot. Jā. Jā, es nezinu, šis vējš tā kā ietekmē kaut kādā veidā copi vai nē. Ko viņi zina? Tikai Poseidons to zina. Jā. Cilvēki, kas biežāk zvejo reņģis. Kāpēc tik ātri padodās? Tas ir kaut kāds tā kā standarts pieņemts, kad atnāc zvejot reņģis, ja tev nav 5 minūtēs ar tevi prom, jo te tā, bļaļ, es nezinu, visi dara. Cilvēki jātic sev.
Laikam nav gambleri. Ticis galvenais arī ir jābūt tam tiem 1%, kas ies līdz galam, nevis tiem 99, kas padodas. Mums taču pašiem cik reizes tukšās sapes bieži, bet mēs mēģinām visu laiku. Jā, nu. Bet tas pamētāt 5 minūtes un iet prom. Kāpēc tu nāci? Tu ilgāk nāc pa molu līdz savai tai vietai, nekā tu pamakšķirē. Tas ir diezgan dīvaini. Ui! Tā jābūt. Es arī pirmī tiem ļoti labi metieni, man likās, ir jābūt, bet nebija. Poseidons dusmīgs. Poseidons nopirdās. Es domāju, vēl pa ziltijai, ja dabonam, tad jau būs vakars, kaut arī rīts. Es dabūju. Jā? Jā. Es ielikšu šī un paņemšu pafilmēšu šo. Un tu jau teici tieši... Labs metiens bija. Jā, labs metiens bija. Jā. Okay, kameras cilvēki. Nē, bet skatītāji, es to tieši jūs paņemšu rokās, skaistajās, maigajās makšķernieku rokās un aiznesīšu jūs tuvāk pie Ingera. Es noņēmu to fucking maisiņu, lai es redzu, kas notiek. 3% kamera ideāli, lielisks brīdis, kad ir beigt filmēt. Palikuši 3% šai kamerai. Viņam vēl izvilks -5. Ideāli, īstenībā timings perfekts. Nav jānoķer viena ziltiņa un var beigt vienkārši uz primā video. Jā, ideāli tas būtu, jā. Bet jā, mums visu laiku nosēs blakus cilvēki. Šie jau lablaiki makšķernieki, viņi ir respektabli makšķernieki, bet daudz vienkārši apstājas, pamētā un aiziet projām. Tajā pusē... Daudz jau tina makšķers. Daudz tina makšķers, tumšāks, jā. Tur arī kaut kas līdzīgs. Bet, jā, rekur... Kuģi brauc ostā, kuģi brauc ārā no ostas, viss kaut kas notiek. Ieteikt īstenībā visiem nopirkt sistēmu, atbraukt, pamētāt reņģis, pazujiet, man liekas, ļoti cool. Vienkārši interesanti, relaksējuši jūras skaņas, kuģi, mols, vējš, sāģi, gaiss. Veselīgi, kroči. Un augsti vienīgi. Bet, nākamdēļ soli, ka būs siltāks, tev būs labi. Iezvetē kārtīgi. Ja bākas pa metienu, alfa. Davai, no cap, W. Jap. Skibidi rīzi. Tikai tā. Es pafilmēšu kuģi. Looks amazing. Vai tev būtu jāpabeidz ar tripleta, tas būs vispār bomba. Bļēķ, es ceru uz vienu. Nē, protams, jā, bet Zini kā dream big. Es nostāšos, kur tu meti. Davai. Kaut kur šeit? Jā, kaut kas tāds, jā. Pastīsimies. Un taisnajā? Jā. Es gaidu pats ielicu. Var redzēt, kas stiltiņi notiek. Man liekas, attālums bija labs. Attālums laikam bija labs, neredzēju, kur iekrita, bet izsījās labi. Aizlidoju. Tā, mūsu šīs dienas lops izsījās kaut kā... Vienkārši nevar baigi labi redzēt. Kaut ko jau var, kaut ko nevar, bet tur ir 22, 23, kač nezinu, man jau ir pazudis skaits, bet ap 20 kaut cik, jā. Nav vecīt. Vēl 2 metieni. Davai. 2% palika 2 metieni. Tikko bija Ingera pēdējais metiens, pēdējais vilkšanas mēģinājums. Būs, nebūs. Skatīsimies. Ir vai nav? Nav. Vienkārši tā iebremzēja, tā sejas izteiksme likās, ka ir. Bet sāk šļakstīties rītīgi. Kas? Rītīgi sāk šļakstīties. Nav. Done deal, it's a wrap, jā. It's a wrap, bet mums vēl būs aiziesim uz mašīnai konkursiņu izspēlēt. Jā, izspēlēsim konkursiņu, uztaisīsim jaunu konkursiņu un apstīsimies kopējo, tad kā gāja. Kad šeit parunāsimies pie mašīnas vēl, jā. Yes. Davai. Kroči konkursa laiks, kur 2 kā solījām pagājušajā video pincītis un no Kārļa viens māneklis. Visi ir ielādēti iekšā un skatāmies, kurš tad vinnēja. What the fuck uzreiz? Pagājuši. Zīves uzvedēja kauju, bet nekā ar lielisku komentāru īstenībā. Mēs ielaidu to šā. Uzmanīgi. Upsī, es nezinu, vai tur varēja redzēt, bet es ielaidu to kurā gadījumā vēlāk iekšā. Jebkurā gadījumā. Uztais screenshot vienkārši. Jā. Mārtiņš vai Martins 2897. Jā. Sazinies ar mums Instagramā un tad jau izdomāsim, kur to atsūtīt šitos. Yes. Un mēs izdomājam jaunu konkursu. Iekomentējiet zem šī video, kādas zivis mums vajadzētu pamēģināt izmakšēt nākošās. Un atkal vienam laimīgajam būs dāvana karte no Salmo 20 eiro vērtībā. Pareizi? Jā, tieši tā, jā. Obligāti like, subscribe un tiekamies nākošajā video. Bye!